Latgale vienmēr ir izcēlusies ne tikai ar gleznaino dabu, ezeriem un bagāto kultūras mantojumu, bet galvenokārt ar saviem cilvēkiem. Tieši viņi veido reģiona seju. Mūsdienās, kad daudzi jaunieši dodas studēt un strādāt uz citām pilsētām un valstīm, īpaši svarīgi ir novērtēt tos, kuri paliek un atgriežas mājās. Viņi rada darba vietas, īsteno sabiedriskos projektus, attīsta kultūru un stāsta par savu reģionu tālu aiz tā robežām. Viņa vidū ir arī valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks Valdis Jukšs. Viņa dienesta pieredze mērāma 10 gadēs. Viņš ir strādājis dažādos vadošos amatos un guvis plašu pieredzi struktūrvienību vadīšanā sarežģītos apstākļos. Neraugoties uz iespēju turpināt karjeru galvaspilsētā, viņš nolēma atgriezties dzimtajā Daugavpilī. Jā, nākot uz Daugavpils pārvaldi, protams, es apzinājos, ka šeit nebūs viegli, būs sarežģīti, izaicinājumi pilns laiks, bet es vēlējos robežsardzē dot savu pievienoto vērtību no iepriekš savas uzkrātās pieredzes. Un tagad mēs kopā ar Daugavpils pārvaldes visu komandu pretojamies izraisītajam hibrīdkaram, instrumentalizācijai. Protams, ka mums vieniem pašiem ir grūti stāties priekšā tādai organizētai grupai, tad noziedzīgai grupai, var teikt mafijai, kā iepriekš arī robežsardzes priekšnieks bija minējis. Bet kopā ar mūsu atbalsta sniedzējiem no Lietuvas, no Igaunijas, no Somijas, tad policija mums ļoti lielu atbalstu sniedz, gan ar pastāvīgām ekipāžām, gan mēs rīkojam tādas akcijas slazdi, tad, ka bloķējam veselu novadu. Tad, protams, NBS mums arī sniedz atbalstu, bet varētu arī vairāk, jo pagaidām spiediens tik liels, ka mēs visus nevaram atturēt no nelikumīgās valsts robežu šķērsošanas. Bet ņemot vērā šādu tendenci, vai valdim nav bail palikt Latgalē, pierobežas teritorijā? Mums ir jāpild savi uzdevumi, nav laika baidīties. Protams, mums ir arī savas instrukcijas, kā rīkoties, kad novērojam gaisa apdraudējumu. Mums arī pat ir tiesības notriekt, izmantojot šaujamieroci, bet tam ir jābūt vairāku nosacījumu sakritībai. Mūsdienās daudzi jaunie speciālisti pēc studiju beigšanas izvēlas Rīgu vai dodas uz ārvalstīm. Tomēr ir arī tādi, kuri apzināti paliek savā dzimtajā pilsētā, lai to attīstītu un radītu iespējas nākamajām paaudzēm. Tieši šādu ceļu izvēlējusies Daugavpils sporta skolas basketbola trenere Irina Sokolova. Kāpēc basketbols? Tāpēc, ka tas vienkārši ir mans mīļākais sporta veids, kurš man palīdzēja manā dzīves laikā, it īpaši grūtajos brīžos. Kāpēc Daugavpils? Tāpēc, ka tas prioritāte mana kaut kāda patriotisma sajūta, un man vienkārši patīk tā pilsēta, kā viņa attīstās, ir tīpaši pēdējos, 10 gados, tad, kad es jau esmu tā izaugusi un redzu un varu salīdzināt. Jā, un vienkārši vēlos attīstīt basketbolu šajā pilsētā. Papildus sporta skolotājas darbam Irina nesen ieguvusi vēl vienu augstākās izglītības diplomu. Šoreiz nevis trenera, bet psiholoģijas jomā. Viņa arī ir iestājusies magistratūrā budžeta grupā, kur turpinās pilnveidot iegūtās zināšanas un prasmes. Jaunā speciāliste ir pārliecināta, ka psiholoģijas zināšanas viņai ļoti noderēs trenera darbā. Turklāt otrajā lielākajā Latvijas pilsētā šobrīd vēl nav neviena sporta psihologa. Šodien jaunā trenere sapņo par basketbola attīstību savā dzimtajā Daugavpilī. Līmenis ir diezgan vidējais, es pateiktu, jo man labākais rezultāts ir 35. vieta no 53 komandām Latvijas čempionātā. Es tik uzsaku savu darbību, tāpēc manām domām. Vēlams, lai tas attīstītos labāk, vismaz kaut viena komanda trapītu, top 20, jau būtu ļoti labi.
Sabiedriskās organizācijas 19 Naglas vadītāja Milāna Loča ir pārliecināta, ka Pierobežas reģiona nākotne ir atkarīga no cilvēkiem, kuri nebaidās rīkoties. Neraugoties uz izaicinājumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju skaita samazināšanos un sabiedrisko iniciatīvu attīstības grūtībām, Augšdaugavas novadā ir aktīvi jaunieši, kuri ir gatavi radīt, apvienot citus un mainīt savu vidi. Viss ir atkarīgs no cilvēkiem, cik aktīvi viņi grib iesaistīties savas kopienas dzīvē un ko viņi grib sasniegt, lai padarītu to savu dzīvi kopienā labāku, gaišāku un varbūt savā ziņā aiziet no tām problēmām, kas mums šobrīd pastāv, bet dzīve turpinās un ir jādara viss, lai šajā mūsu valstī un arī mūsu reģionā mums dzīvot labi un mēs esam paši savas laimes kalēji, tāpēc ir jāsāk ar sevi. Un tomēr Milānai izdodas aizraut jauniešus, kuri aktīvi iesaistās dažādos projektos. Viens no tiem ir festivāls Sporta nakts, kas šogad naktī no 24. uz 25. jūliju notiks Vīškju stadionā. Bet vai šāda pasākuma ir viegli norganizēt, vai sponsori nāk pretī? Manā gadījumā ir liels atbalsts no Augšdaugavas novada pašvaldības, bet tomēr papildus, ja tu gribi attīstīties un pasākumu audzēt par kaut kādu apjomīgāku, kur iesaistīt vairāk cilvēkus, tad tev ir jādomā par papildus finansējumu piesaisti un pārsvarā šobrīd ir sponsori un kaut kādi nelieli projektu finansējumi. Protams, mums ir arī mēģinājumi bijuši, un mēs turpināsim to darīt, sniegt projektu pieteikumus dažādās programmās, lai saņemtu arī lielāku finansējumu, varbūt būtu brīvāki no kaut kādiem papildus resursu meklēšanas. Tāpēc biedrības darbs tā ir savā ziņā pieredze, un tā ir kolosāla pieredze, ka tu vadi pēc būtības savu nelielu uzņēmumu, savu projektu, kur tu mēģini izaudzēt no bērna par tādu kaut ko apjomīgu un lielu. Milānas Ločas un biedrības 19 Naglas stāsts parāda, Pierobežas reģiona spēks nav tikai infrastruktūra vai ekonomiskajos rādītājos. Galvenais spēks ir cilvēki, stipri Latgales cilvēki, kuri mīl savu novadu un savu pilsētu un ir gatavi katru dienu padarīt mūsu tik ļoti mīlēto reģionu vēl labāku. Projektu Robežnieki Latgales stiprie ļaudis līdzfinansē Latvijas mediju atbalsta fonds par valsts budžeta līdzekļiem. Sadarbības projektā piedalās mediji Diena, Latgales vietējā avīze, Latgales laiks, Ezerzeme, Vaduguns, Rēzeknes vēstis un Radio Alise Plus.